pirms 27 gadiem, kad mēs precējāmies, man bija bail no pāris lietām. Angliski tāds jēdziens sexless marriage. Es negribēju to, lai pēc kādiem 20 gadiem vai 30 gadiem viss, kas mēs esam, ir tikai darba rūķi, kas dzīvo kopā. Un es atkal negribēju, lai man dzīve tāda tā kā ķēra, kurā krāmē iekšā, un pēc kādu laiku vairs nevar pavilkt. Un mēs tagad zibenīgi pastāstīsim par to, kas būs seminārā Secret Weapon. Ko drīkst un ko nedrīkst darīt laulībā, aizliegtie paņēmieni. Šī tā nedrīkst. Izrādās arī vīrieši dzemdē. Andrim ir bijuši vairāk posmu, ka man ir būtībā viņš jālaiž dzemdēt. Savukārt večiem ir jāmācās to, ka ir jāpagaida arī laiks, kad tā otrā puse ir ar visām 4 aiz tevis un tevi atbalsta un svētī, ka tu vari iet un dzemdēt, nevis vienkārši, ok, es gribu un es iešu. Sabiedrībā ir stereotipi, kādai jābūt ir sievas lomai un kādai jābūt ir vīra lomai, bet vislielākā brīvība ir atrast to modeli, kāds vislabāk darbojas tieši jūsu ģimenē. Mēs satikāmies, kad mums bija 18 gadi. Es tajā brīdī biju gaļas izcirtējis un godīgi man lielākais sapnis par dzīvi bija tas, ka es varētu saņemt par kādiem 20 toreiz rubuļiem vairāk nekā mani kolēģi un kārtīgu ascerā kādu jūliju apmaksāt atvaļinājumu tā riktīgi nobliest no sākuma līdz beigām. Man nebija lielāka sapņa. Godīgi. Es esmu savas sievas ticības man rezultāts. Un tas, ko viņa ticēja, ko viņa runāja par manu dzīvi, tas palīdzēja man to īstenot arī realitātē. Viens ir tas, ka es nemāku spēlēt, otrs ir, ka es negribu spēlēt. Un tieši tāpatās ir arī seksuālās attiecībās, un par to ir jārunā. Savukārt man ļoti paveicās ar to, ka man bija pieredzējuši vīri, kas man pastāstīja to, ka lielākā brīvība ir robežās, atrodama robežās. Ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt laulībā. Kādas robežas? Nu kā kādas robežas? Nu, kad nedrīkst uz citām tantēm skatīties. Vai arī tipiskā jēzga ar naudas lietām. Uzņēmēja sieva, bāriņa sindroms, respektīvi visi strādā kapā, bet kā naudas nav, tā nav. Viņas nezina, kur tā nauda viņa vispār paliek. Un nekad nezina, kad būs kaut kāda nauda, kas ienāks iekšā. Un it kā mēs pelnam vairāk, bet kur tas viss ir aizgājis? Vēl par to, kas ir mums ļoti laulībā palīdzējis, ka ir dažādi personību tipi un cilvēki dažādi uztver lietas. Un man ļoti palīdzēja to, ka es uzzināju, it kā es esmu precējis ar vienu sievu, bet patiesībā sanāk 8, jo sievietes cikls ir dažādās posmos, un tur ir dienas, kad neaiztiec mani, un tad ir dienas, kad naci. Vēl būs 11 tēmas, noteikti apskaties aprakstā, kura tev ir pašlaik visaktuālākā. Jo galvenais mērķis šim semināram ir, lai kāds no jums vakarā neturpina raudāt spilvenā. Un lai jūsu laulības dzirksts ir, kā viens draugs man teica, ka kauns stāstīt, bet prieks atcerēties.